Kā izrādās, tagad jau, kad mēs esam nofilmējuši, var pateikt vienu, kad mēs lauzām mītu. Kādu? Skatieties. Ir lietas, no kurām dzīvē nedaudz bailīgi ir, vai ne? Bet labākais veids, kā to izārstēt, ir paskatīties acīs savām bailēm. Ar to arī šodien nodarbošos. Un labākais, ko es esmu izdomājis, kā to izdarīt, tas ir atbraukt pie savu labākā drauga un paskatīties tām bailēm tieši acīs. Es nezinu, vai tiešām tas būs tik traki? Es nezinu. Es tikai redzēju, Tur jau. Tas viss ir tur, bet būs droši vien, cik es saprotu, pirmais dūriens viņam ir esot traki. Viņš kaut kur, Kur tā blods ir, kur mēs vemsim, ja nu gadījumā. Iedod to bļodu mums kadrai. Nu, normāli. Man ir. Nu, te arī vemsim. Nē, pagaid, vajag no sākuma norikties uz to, kad viss būs kārtībā. Viss būs normāli. Viss būs normāli, uzēdīsim ziltiņi, viss būs labi, bet no sākuma vienalga ielai. Jā. Uz to ir jāierau. Avot. Tā. Es duršu jau, jā. Pagaid, bet es esmu redzējis, ka viņš uzreiz pat taisno kaut kādā strūklakā iet. Tā. Vai pulkstens jānovelk ir? Puls, lai neredās. Nē, lai pēc tam nesmiet tā ķēdīt. Pagaid, tā. Es taču nezinu, nu tūlīt mēs uzzināsim, pagaid, sekundi. Un... Bļā, viens ar baili. Baigi cieta, klausies. Tad tas stangas neiet iekšā. Nē, viņi iegājusi ir. Viņi iegājusi izrādās jau bija. Ir, reku caurums jau ir. Skaties, redzi? Caurums ir. Pšik jau bija. Jā. Burbuļo. Nē, neburbuļo, tas vienkārši es kustos. Es jau sajūtu. Jā, es neelpoju ar degunu. Es nezinu. Es ar domāju, ka būs kaut kas līdzīgs tā kā Rīgas centrāla tirgū. Nezinu. Es neelpoju ar degunu pagaidām. Nē! Dafik man to vajag. Oi, bļa, Fū, smird, jā. Bet zini, pēc kā smird īstenībā? Pēc gāzes. Pēc gāzes smird. Nē, negribās. Šitais te, bet smird pēc dabas gāzes, pēc tās lietas, ko pievieno klāt dabas gāzē, lai varētu justu, kad... Es pat gribu viņu ēst. Nu, es neesmu par to cik pārliecināts, ka es to gribu. Bet es domāju, ka būs trakāk, bet nē. Jā, tā smaka ir pēc tās vielas, ko pievieno klāt dabas gāzei. Mājās, tā, ka tu gāzi palaidinēs piešķīls. Vot pēc tās šitas smird. Tas, ka pati dabas gāze viņam ir bez smakas, pievieno klāt šito te līdzekli. Nav. Tā kā viņi tur attaisījām vaļā. Mēs neesam tikai pieredzējuši un savā dzīvē un ēduši, tā kā... Nē, es nezinu, kāpēc garš būs, ja? Bet smaka, nē, es saku, smaka ir tā kā attais vaļā šito te dabas gāzi, ja? Un nepiešķiļ uguni klāt. Es neteikšu, ka smaržo baigi apetilīgi. Nē, tas būs samalots, ja? Apetilīgi noteikti tas nesmaržo. Es jau redzēju. Klausies, man roku viņš dreb. Tā nav, bet tā jau no siļķi. Cik es nopratāju, tā ir maziņas siļķītes. Mazas siļķītes, jā. Nekas tāds traks te nav. Nē, traks nav apetilīgs vienkārši, saprot? Vot visa tā te, vajag rekur pienest klāt, parādīt. Rekur man uz pirkstiņi ir. Baigi sāļam jābūt ir, jā? Nu jā, tā, rekur, Reku šitā te tas viss izskatās. Es nezinu, domāju, ka tur manā kamerā arī ir redzams. Mēs uzreiz uz 2 kamerām, uz 3 īstenībā. Uzsmako, jā, bet es saku... Smako pēc šitā te pēc... Es viņu gribu nogāt. Oi, bļāt, viņa ar visām kiškām ir? Jā. Tu nopietni? Jā. Nu tāpatās, kā šitās...
šitās, kā viņas sauc, tās, ko vīnā te Latvijā mērcē. Ratā un aiziet. Bre. Zam ielēju dušu. Ja? Ar kartupeļiem vēl labāk, ja? Bre. Ar ikriem šitā. Nu, liecies tu mierā. Nē, tu tie zini, kas tie, kas tur to filmē, tie ir kaut kādi, es nezinu, jampampiņi. Ja? Es arī pabūšu pa jampampiņu, paplēsīšu nost to fileju. Šāļa. Es varu apēst mierīgi. Man garšo. Jā, un šādi būtu uz maizītes vispār būtu dievīgi. Tā, nu aiziet jūriņā. Man pārstāja gribēties, bet skatoties uz tevi, kā tu tur arī iekšā viņi, pagi jāierau. Vā, silts, minerālēns vēl. Ciplotiņš vēl, cipoliņš būtu. Nu ko, aiziet jūriņā. Nekāda vaina. Vispār nekas vēmeklējīgs nav. Nulle. Nezinu, ko viņam tur. Smaka nav apitelīga, Vemstās. bet vēmeklējīgs nav nekas. Īstenībā pat teikt ļoti labi. Viņa garšo pēc šitās, pēc ne brētliņas, bet kā viņas saucās, tas, kas pēc ķilavām. Nu ļoti līdzīgi un nekas tur tāds vaiprātīgs sāļš. Nav manās... Arī nav pārāk, ir pārāk, nu, ir sāļš. Ar kartupeļiem un šito te, kā viņas sauc... Bet tā jau nav silti. Es nezinu, skaitās jau viņi kā siļķi. Kaut kāda ar ikriem, kaut kāda tāda ziltiņas, nezinu. Varbūt tieši kaut kādas mazās siltītes. Varbūt tās. Bet, es vienmēr sakot, es varu pateikt vienu. Kad viss tas ir ārkārtīgi uzspēlēts uz kameru, viss tās vemstīšanās un viss tas pārējais, tas ir baigi uzspēlētais. Ja būtu ar kartupeļiem un ar šito te biespienu, un ja nepateikt, ka tas ir kaut kāds surstromings vai kaut ko tam līdzīgi, viss aiziet vienkārši uz urā. Vispār bez problēmām. Jā. Vispār nebaidieties. Jā, tā kā, jā, vienīgais ir tā pēcgarša nedaudz tāda kā ēna kaut kāda tāda. Es nezinu. Es aprīju veselu man visu labi. Nu jā, nē, nu jūtās, ka tu esi kaut ko ēdis, vai ne? Tāda neikdienišķi, vai ne? Ļoti līdzīgi kilovai. Bet ļoti līdzīgi kilovai, ārkārtīgi līdzīgi kilovai. Tāpēc es arī domāju, ka mums arī nav tās, tāpēc, ka mums ir, kultūra ēst tās kilovas. Mēs ēdam siltas kilovas un vispārēji. Protams, ka cilvēkiem, kur ir pieraduši ēst tikai šitais te mākslīgās desas un kaut ko tam līdzīgi, kaut kāds nav to. Es domāju, viņš izveidināsies pēc tam ārā vispār nekas nebūs. Tā kā jā. Nē, nu to nezgan, nē. Tā kā viss kārtībā. Nu jā, tā kā, nu, ar to arī jūs to... Paldies liels čalim, kas viņas atvedis, ka tā, kad es biju Norvēģijā un braucu šitais cauri Zviedrijai, viņu pārdošanā nebija. Viņš pateica, neuztraucies vecais, es atvedīšu. Viņš atveda, sagaidīja mani uz Jelgavas šosejas, nodeva gigantiski tev paldies, veco zēni. Paldies tev. Jā, davai, priekā.